Nu, mums sanāca. Nē, mums viss bija pēc plāna tāpat, viss labi. Nu kā navigators teikt? Tā brauc. Kā tev tas ceļš nebija iezīmēts, kā braucam? Bija. Mēs no turienes piebraucam. Bet jūs pēc tam tik tā augšā, tā kā brauc? Nu jā. Baby got 'em open all over town. Strict and she don't play around. Cover much grounds, got game by the pound. Getting paid is a forte. Each and every day, true play away. I can't get her out of my mind. I think about the girl all the time. East side to the west side, pushing fat rides. It's no surprise. She got tricks in the stash, stacking up the cash fast when it comes to the gas. By no means average. It's on when she's got to have it. Baby, you're a perfect thing. I wanna get in, and I get down so I can win. I like the way you work it. Bam. Kāpēc manis ir mašīnas iepāp? Japānas katsura. Ilgi jau staigā, Bruno? Ilgi jau staigā? Jā, kāds 3 stundas. Tu vadi, ja, visu pasākumu? Es vadu, visi tie cilvēki... Sēko tev, ja? Jā. Vispār neviens neseko Bruno. Viņi tikai tagad tā saka. Principā viņi saka man visu laiku. Ir jā, vai ne? Jā. Čiliņā! Mēs gatavojamies braucienu uz Arboru uz kaut kādu vietu. Kā teiks? Es pieļauju, ka viņi samaksāja padarīt. Es pārteicu ļaut. Čū. Vienā mūsu vēlā. Jā, ne? Kurs brauc uz Jaunkalns, Navas Arboretu. Visi viņi tur ir. Aizmugurē vēl ir kurs. Kurs ir ieradies, skatīties kokus. Visi viņi. Es domāju, ka daži no viņiem ir arī gudri. Ir vairākas, piemēram, purpura ābeles, kuras tiešām, ja mēs ieliekam arī katalogā tās sēkliņas, ka būtībā pieprasa ļoti arī no to purpura ābeles. Nezinu, kā ērgļu pusē, bet šajā pavasarī ābeles ļoti bagāti iedējas. Parastā egla. Pilnīgi parasta egla. Mēs te ar gadiem taisam tādas visādi. Mazliet nokarana, bet parasta. Pataustam mazliet tā. Tas korķaina mīza ļoti mīksta un čiekar uz augšu. Un te būs aslapa, ja? Pilnīgi var just asā. Bet tā ir egle, tā tad pīcējā, ja? Bet baltegle ir abies. Redzam atšķirību, ja? Riktīgi asa. Rekā, arī zariņi kādi ir, kā man gribās teikt, tā kā ļipas tāds. Un, kad šī te zariņi, teiksim, glauka koster, ka viss mieturis ir vienā līmenī. Ja, šis ir mieturis, ja, kur zari aug uz sāniem. Tā. Un cik viņi veci? Kā lūdzu? Cik viņai gadi? Kad... Ja jūs tā sagat, kas sasniegums par čiekuriem? Ap 10? Nē, vairāk. Tā. Nu, aptuveni 10, kaut kādi starp 15 un 20. Jo katram ir numuriņš, tas reģistri, un tad ir jāskatās grāmatā, tāpēc jums arī pazīt. Pasniedzēji jau zinās, ka es parasti šito te saku, lai jūs neiebāztu kabatā. Jo, ja ir čiekurs, tad mēs atpazīstam duglāziju. Duglāzijai, kā retajam, ir šitāds spits pumpuriņš, rekur. Tagad jau viņš pietiekami jau paveidojies. Spits pilnīgi ass.
duglāzija. Šī gan ir šķirnīte flečeri, jo milzīgi bieza. Parasti duglāzija tāda nav. Viņu pa flečeri nosauc. Te ir viena Jā, kļūda. tas ir šitādi jau nešķiet. Te ir viena kļūda, jau pa pirkšanai. Tas ir tautās. Cingani piemetās, jā, un arī pats kujas. Jo par cik mūsu objekts ir arī ceļā dažkārt, ka brauc likteņdārs apmeklētājs sēne, jā. Tad ir vēl joprojām vēl tie cilvēki ir dzīvi, kuri to ir piedzīvi. Kas pārnākot no meža darbiem, kas kārtīgi darbā jābūt meža normas jāpēc, ka vecāki nesa balsegļu vai arī ciedru piežu darbus nesa mājās, un melnauksnis aug slapjās vietās, mitās, un melnauksnim ir stumbrs šitāds te līdzīgi kā ozolam. Tas varētu būt arī tāds pārējais no labības laukiem uz mežu, varētu būt tā, ja. Lapa viņam ir ar spicogalu, un stumbrs ir gluds. Un ļoti ātri lūst un ātri, viņš tā kā enerģētiskai koksnei arī izmanto. Un melnauksnim ir tā foršā koksne, kuru izmanto, teiksim, smukiem apdares dēlīšiem vai kaut kā ļoti skaisna koksnes tekstūra. Un, teiksim, mitrās vietās pāri upītēm izskatās, ka ozols savu pieejam klāt melnauksnis. Šitā Milda pizģīja lapas. Nē. Viņai tur mapīte ir, ja. Tur it kā nekā nav iekšā, ja, tā kā parasts, bet bēm un pilns ar lapām. Burvju māstā. Kopju koku šobrīd. Jo mēs pat cilvēki. Nekā, nu chill.